dienas, lai jums ir bagātīgi žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Atveriet lūdzu savās bībelēs pravieša Jonas grāmatu un kopīgi izlasīsim no 1. nodaļas, no 1. panta. Tā Kunga vārds nāca pār Jonu, Amitai dēlu. Celies un dodies uz lielo pilsētu Ninivi. Norāj to un paziņo tai, ka tās ļaunie darbi jau nonākuši mana vaiga priekšā. Bet Jona cēlās, lai bēgtu no tā Kunga vaiga, gribēdams nokļūt Tarsišā un nonāca līdz Jafai. Tur viņš atrada kuģi, kas taisījās ceļā uz Tarsišu, samaksāja braucamo naudu un iekāpa kuģī, kam bija viņš jāizved uz Tarsišu, projām no tā Kunga acīm. Tad tas kungs lika pūst uz jūras lielam vējam. Drīz sacēlās vētra, un visiem likās, ka kuģis grims. Kuģi ļaudis pārņēma lielas izbailes, un viņi kliedza, piesaugdām katrs savu dievu un sameta visu, kas bija uz kuģa jūrā, lai atvieglotu kravas svaru. Jona bija nokāpis apakšējās dziļākās kuģa telpās. Tur nolicies un gulēja dziļā miegā. Tad pie viņa piegāja kuģa kapteinis un sacīja, kā tu vari tik cieši gulēt? Celies un piesauc savu dievu. Varbūt šis dievs atcerēsies mūs, lai mēs neaizējam bojā. Un kuģa ļaudis teica cits uz citu, sanāciet, metīsim kauliņus, lai izzinātu, kura dēļ mums klājās tik ļauni. Kauliņus metot, vaina krīt uz Jonu. Tad viņi teica viņam, saki mums, kāpēc mums ir uzbrukuši šī nelaime? Kāda ir tava nodarbošanās un no kurienes tu nāc? Kādas tu zemes un tautas? Tad viņš tiem atbildēja, es esmu ebrejs un bīstos to Kungu, debesu Dievu, kas radīs jūru un sauszemi. Tad no jauna kuģa ļaudis ārkārtīgi izbijās un jautāja viņam, kādēļ tu to izdarīji. Viņi zināja, ka Jona bēg no tā Kunga, jo viņš to viņiem iepriekš bija pateicis. Tad te viņam sacīja, ko lai mēs ar tevi darām, lai jūra nomierinātos. Jo jūra joprojām bija ārkārtīgi nemierīga. Viņš atbildēja viņiem tā, ņemiet mani un iemetiet jūrā, tad tā kļūs rāma. Es zinu, ka manas vainas dēļ pār jums sacēlusies šī lielā vētra. Tad kuģi ļaudis visiem spēkiem airēdam centās pagriezt kuģi tā, lai viņi drīz sasniegtu krastu, bet tas viņam neizdevās, jo jūra bija sacēlusies un bangoja vētrā pāri viņu galvām. Tad viņi piesauca to Kungu un sacīja, ak, kungs, nepazudini mūs šā cilvēka dvēseles dēļ un nepieskait mums par grēku viņa noziedzīgās asinis, jo tu, kungs, rīkojies tā, kā tu atzini par pareizu. Tad viņi satvēra Jonu un iemet jūrā. Vētras trakošana mitējās un drīz jūra norim pavisam, bet kuģa ļaudis paņem lielas bailes tā Kunga priekšā. Viņi nes tam Kungam kaujamos upurus un deva viņam solījumus. Amen. Sēdiet. Daudz nodomu vīra sirdī, bet tas Kungs pašķir viņa ceļu. Es biju nodomājis šodien, ka mēs varēsim aptvert visu šo 1. nodaļu šī svētdienā. Un tā katru svētdienu iziet cauri šīm 4 nodaļām šī Jonas grāmatā, bet ejot cauri, redzot, cik daudz tanī ir patiesības un zinot, cik mūsos ir pacietības. Amen. Es sapratu, ka mēs tiksim šī nodaļā līdz pusē, kaut kur līdz 8. pantam. Un tas, ko mēs tikko izlasījām šī rītā, mēs redzējām, ka no šos pirmajos 2 pantos Dieva vārds nāca pār šo pravietu Jonu, kā mēs lasām šī grāmatā. 3. pantā mēs tikko lasījām, ka Jona cēlās, lai bēgtu no tā Kunga vaiga, lai muktu prom no Dieva, no tā, ko Dievs viņam lika darīt. Tad mēs lasām 4. pantā, tas Kungs lika pūst lielam vējam. Un no 5. līdz 8. pantam mēs redzam šo situāciju uz jūras kuģī, šos kuģa cilvēkus un viņa reakciju uz notiekošo. Kas notiek? Šī drāma, kas sākās uz šī kuģa Jonas dēļ. Un tad no 9. līdz 12. pantam ir šī saruna starp Jonu un kuģa ļaudīm. Un beidzot šīs nodaļas beigās mēs redzam šo kuģa cilvēku, šo ļaužu ticību un pielūgsmu tam Kungam.
tas, ko mēs pagājušajā svētdien kā ievadu pārskatot šo grāmatu, ja mēs atceramies un mēs lasām šī pirmā nodaļā un redzam šo Dievu spēku, šo Dievu patiesību, kas nāk par pravietu Jonu. Un Dievs runāja uz pravietu Jonu, kā mēs šeit lasām. Dievs runāja uz pravietu Jonu, viņš bija jūts, kā mēs lasām šī pirmā nodaļā. Kā viņš dod liecību šeit tālāk, šī pirmā nodaļā, viņš saka, es esmu jūts un bīstos to kungu. Zem vārdu, tas kungs ir Jehovas vārds, Jahve, ebreju Dievs. Dievs, kas sev atklāja ebreju tautai. Jona ir pravietis, Izraela pravietis. Un Dievs sūtīja savu vārdu un teica Jonam, celies, dodies uz Asīrijas galvaspilsētu Ninivu un brīdini tos no manām dusmām un manu sodu. Norāj tos, kā Dievs saka, norāj tos un paziņo tiem, ka to ļaunie darbi jau ir nonākuši manu vaigu priekšā. Dievs deva skaidru pavēlu pravietim. Pravieši bija vecās derībā vīri, kas saņēma no Dieva vārdu un nes to cilvēkiem. Visbiežāk tas notika, kad Izraēla pravieši gāja pie Izraēla tautas un runāja viņiem Dieva vārdus. Kā mēs gājām cauri praviešu Jesejas grāmatā, redzējām, cik bieži, un ar ko sākās Jesejas grāmata vai praviešu Jeremijas grāmata, kad šie pravieši norāja Izraēlu, jeb Dieva tautu, to grēku un atkrišanas dēļ. Šeit mēs lasām tā kunga vārds, nāca pār Jonu, un mēs lasām celies un dodies uz. Un šeit es gribu mazliet, ka mēs apstājamies. Kad Dievs mums dod ticību viņam, kad mēs ticam Dievam, Dievs ar mums sāk komunicēt. Amen? Viņš sāk ar mums runāt caur savu vārdu. Amen? Dievs senos laikos daudzkārt un dažādi, Bībelē saka, runājas mums caur praviešiem un tēviem. Šīs pēdējās dienās viņš runājas mums caur savu dēlu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tātad Dievs komunicē caur savu vārdu. Un ja mēs dzīvojam ticībā uz Jēzu Kristu, Dievs runā uz mums caur Bībeli, caur Dieva vārdu, uz mums. Un tā kunga vārds nāca pār Jonu. Tas, ko mēs lasām šajā grāmatā, ka Jona bija izredzēts, izraudzīts pravietis Izraēla tautā. Mēs visu nevaram izlasīt šajā grāmatā, bet mēs daudz ko varam nojaust un saprast no citām Bībeles grāmatām. Ja mēs redzam, ka Jona bija ebreju pravietis no Izraēla tautas, no jūdu tautas, tā kunga vārds nāca pār viņu. Viņš bija izraudzīts Dieva pravietis Izraēla tautā. Jona zināja, ka viņš ir Dieva jeb Jehovas pravietis, kam Dievs deva savu atklāsmi, savus vārdus, ko sludināt cilvēkiem. Tā tas vienmēr sākās. Tā kunga vārds nāca pār to un to pravieti. Un ik viens Bībeles pravietis, kā mēs lasām vecās derības grāmatās, gāja un runāja to, ko Dievs viņam teica. Tā saka tas kungs. Šis ir Jonas gadījums, tāds pats pravietis, ko Dievs ir iecēlis no Dieva tautas. Iespējams, arī Jona cerēja uz šādu kalpošanu savā dzīvē, ka tā kunga vārds nāca pār viņu, iet pie jūdiem un runāt uz jūdiem. Tā saka tas kungs. Tas ir tas, kas notiek caur Bībelē, ko mēs lasām. Jona ir izņēmums starp praviešiem, kur Dievs pēkšņi sūta prom pie pagāniem. Un tas ir šoks priekš Jonas. Un šeit mēs atkal gribam apstāties un saprast vienu lietu. Ir viegli runāt par Dievu, kur? Vietējā draudzē, amen? Ir viegli, ka mēs atrodamies vidē starp cilvēkiem, kas ir gatavi runāt par Dievu. Un Jona domāja tieši tāpat, iespējams, tad, kad Dievs viņu iecēla par pravieti, iespējams, viņš tā kā pravietis Jeseja 6. nodaļā teica, kungs sūta mani, lieto mani. Un ir viegli runāt par Jēzu Kristu vietējā draudzē, kristiešu vidū, amen. Un arī mēs bieži vien ceram, ka mūsu kalpošana būs ērta, tāda, kā mēs to esam iedomājušies. Un kad Dieva vārds nāca pār Jonu, iespējams, Jona bija gatavs atsaukties tam, ko Dievs viņam liks teikt. Un mūsu paši, ja mēs domājam par savu dzīvi, mūsu pašu lūgums Dievam bieži vien, Dievs lieto man savas valstības darbam, vai tā nav?
Es atceros pats savu lūgšanu, būdams tikko jauns kristietis, es vēl tagad atceros, gan iz precīziem vārdiem Dievs ļauj man sadedzināt manu dzīvi tev. Kaut kad visai drīz Dievs sāk atbildēt uz šo lūgšanu, kas man likās tajā brīdī neliela lūgšana manā jaunatgrieztā cilvēka dzīvē. Viņš to uztver nopietni. Kad mēs lūdzam Dievam, Dievs lieto man savas valstības darbām, Dievs, iespējams, ja mēs to nedomājam nopietni, Dievs to uztver nopietni. Un kā Dieva pravietis jau iespējams, mēs to neizlasām tieši šajā grāmatā, bet mēs redzam citu praviešu grāmatās, ka viņi ir gatavi atsaukties, tikai šī gadījumā ir kaut kas tāds, kam Jona nav gatavs. Ja mēs sakām, Dievs lieto man kā dzīvu svētu, tev patīkam upuri. Viens mācītājs teica, upurs uz altāra nav nekāds patīkamais skats. Mēs redzam vecā derībā, tas bija diezgan asiņains, diezgan nepatīkams skats, ka tiek pienest upuri Dievam. Kāpēc bieži vien lūdzam šīs te lūgšanas, Dievs lieto man? Dievs ņem to nopietni. Jautājums, ko Dievs Bībelē mums grib šeit pateikt? To, ka es runāju jums, kas ir kristieši, esat šeit Dieva bērni, kas dzīvoja ticībā, to, ka mēs bieži vien neesam gatavi dzirdēt to, ko Dievs mums grib pateikt no Bībeles. Amen? Amen? Mēs neesam gatavi dzirdēt to, ko mācītājs mums sludinās no kanceles, no Bībeles. Mēs iespējams atbraucām pēc svētības, bet saņēmām brīdinošas norādījumus vai brīdinošas vārdus. Brīdinošs vārds, ar kuriem Dievs sūtīja Jonu pie pagāniem uz Ninivu. Brīdinošs vārds viņš viņam lika teikt par Dievu tiesu, kas tuvosies. To, ka mēs bieži vien, un es gribu pasvītrot to vārdu, bieži vien nesam gatavi dzirdēt to, ko Dievs mums saka. Mēs gaidījām no Dieva kaut ko citu. Amen? Mēs gribējām izlasīt Bībelē kaut ko citu. Mēs meklējām kaut ko citu, nekā to, ko Dievs mums saka no savu vārdu. Mēs īsti to nemeklējām Bībelē, to, ko Dievs mums pateica. Un Jonam ir tieši iespējams šis te pats gadījums. Un es vēl domāju, tas ir arī, un iespējams tāpēc, cik daudzās draudzēs regulāri sludina svētumus no pašizvēlētiem Bībeles pantiem, nevis secīgi ejot kādām no 66 Bībeles grāmatām cauri. Tāpēc, ka bieži vien negrib ne mācītāji, ne draudz dzirdēt to, ko Bībele mums saka. Lai nebūtu nepatīkamās rakstvietas. Bieži vien tas nav tas, ko es gribu dzirdēt no Dieva. Amen. Ziniet, būsim godīgi pret savu kristiešu dzīvi. Šodien mans mērķis, ka mēs esam godīgi paši pret savu kristiešu dzīvi. Ka mēs, kā Bībelē saka, lai mēs tie, kas, kā Jēzus teica šī līdzībā par farizēju un muļķnieku, tie, kas savās acīs bija pārāk taisni, tie viņš teica šādu līdzību. 2 vīri aizgājuši templi Dievu. Ka mēs neesam pārāk kristieši, pārāk svēti savās acīs. Tā kā mēs bieži vien domājam, mums bija kāda īsta saruna šodien, kad es biju iebraucis pie Raimonda un pie savas mammas. Mēs īsti brīdi pavadījām kopā, pārēdot pusdienas. Un šeit ir tā lieta, vai mēs esam gatavi satikt citus cilvēkus. Un pat gatavi tad, ja tā nebūs evaņģeliska sapulce vai evaņģeliska saruna, bet tā būs saruna ar cilvēku, kur iespējams Dievs atvērs durvis runāt par Kristus taisnību un Kristus valstību. Mums ir jābūt šai vēlmei komunicēt ar cilvēkiem, komunicēt. Jonam nebija šī vēlme komunicēt ar tiem, kas nepiederēja pie Dieva tautas. Un jautājums, vai šīs lietas mēs redzam savā dzīvē, ka tas nav tas, ko es gribu dzirdēt no Dieva? Vai arī kāds no jums saka, tas nav ar mani? Ja kāds no jums saka, tas tā nav manā dzīvē, tad es tam īsti negribu ticēt. Jo es, piemēram, to redzu savā dzīvē ļoti bieži, kad es lasu savu Bībeli. Kad es eju prom uz kādu citu psalmu, kur es meklēju to, ko es gribu izlasīt. Vai tā nav? Dievs, man vajag tā palīdzību. Nē, tikai ne šo psalmu. Tikai ne šo, bet šo. Šeit ir labāk vārdi.
Un tie ir tie brīdinošie vārdi, kad Dievs uz mums runā, un mēs neesam gatavi to dzirdēt. Un tāds ir šis Jonas gadījums. Es negribu, ka mēs paejam garām un nenotiesājam Jonu savā pēdiņās lielajā svētbijībā pret Dievu. Ne tas vārds nāca par Jonu, citiem vārdiem sakot. Ne tas ir tas teiciens. Ne to, tikai ne to. Bet tieši tas ir tas, ko Dievs liek savam pravietim Jonam runāt. Bet ne tas vārds nāca no Dieva par pravietu Jonu. Ne to, ko Jona meklē dzirdēt. Mēs varētu vēl vienu aspektu pastāstīt. Citiem vārdiem, es domāju, ka mana kalpošana būs bez grūtībām. Amen. Bez stresa, bez finansiāliem tēriņiem. Un tas jau varbūt kādam ir tuvāk. Bez sevis aizliekšanas, bez nomiršanas sev. Un bībeliskai kalpošanai ir abas šīs puses, grūtības un svētība. Amen? Nav iespējams teikt, mana kalpošana ir svētlaime. Es neticu šīm lietām. Tāpēc, ka mēs esam grēcīgā miesā. Amen? Bībele par to skaidri mums māca. Un mūsu grēcīgā miesa ir pret mūsu izpirkto dvēseli. Tā cīnās viena pret otru nemitīgi, Bībele saka. Un mēs nevaram paiet šīm patiesībām garām. Kungs Jēzus saka mums, ka savu krustu neņem un neseko man, tas nav mans māceklis. Kas savu krustu neņem un neseko man. Mateja 6. nodaļā viņš saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc Dieva taisnības. Tas ir šis aicinājums. Turpat 6. nodaļā rakstīts, krājiet sev mantas debesīs. To, ko Jona nesapratanī brīdī, ko Dievs viņam liek darīt, krāt mantas debesīs. Jona domā, es sakrāšu drīzāk savas mantas laicīgai dzīvei un padzīvošu sev. Mateja 5. nodaļā kungs Jēzus saka, bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat savu debesu tēvu bērnu. Iespējams, Jona nebija lasījis Mateja 5. un 6. nodaļu, bet mēs esam, amen? Mēs esam. Mūsu Bībelē tas ir rakstīts. Un sekojot Kristum, sekošana Kristum prasa ko? Nomirt sev ikdienas. Pāvils saka, es mirstu sev ikdienas. Šī grāmata, Jonas grāmata, ir praktiski mūsu kristiešu dzīvē. Mirt sev ikdienas. Lai darītu to, ko Dievs mums saka, un Dievs ir tas, kurš dāvā savu žēlastību. Šī grāmata mums to parāda. Jo no Dieva žēlastības Bībelē saka, es esmu, kas es esmu. Un nekā savādāk. Mums bieži vien ir savs priekšstats par savu kalpošanu, cik tālu man ir jāiet, upurējot savus miesas vajadzības. Tā nav? Jums tā nav? Tikai man tā ir. Mums visiem tā ir. Es zinu. Kāpēc es to zinu? Tāpēc, ka Bībele mums to parāda. Jonas grāmata mums to parāda. Cik tālu mums ir savs robežas, kad mēs sakām, līdz turienē es iešu un tālāk es neeju. Mēs varam attaisnoties ar nogurumu, ar citām lietām, ar savām vēlmēm, ar laiku sev. Un mēs tik bieži patiesībā atrodamies šī te Jonas grāmatas 3. pantā, bet Jonas cēlās, lai bēgtu no tā kunga vajag. Amen. Tā nav. Tā nav jūsu dzīve. Tā ir mana dzīve. Es to zinu. Un tāpēc, iespējams, šovasar es Jonas grāmatu tik daudz reizes lasīju, un tā bija pirmā no maziem praviešiem, no kuras es gribēju jums sludināt, jo es viņā dzīvoju šovasar. Tā man bija tuva grāmata. Kāpēc? Iespējams, tāpēc, ka es daudz līdzības redzu ar Jonas kungu savā dzīvē. Un varbūt kādam tā palīdzēs redzēt, kādam no jums tā palīdzēs redzēt atbildes un no Dieva savā dzīvē. Iespējams, ka varbūt šorīt kāds no mums jau ir samaksājis ceļu naudu un jau ir uz šī kuģa, kas ved uz Tarsišu prom no Dieva vajag. Varbūt tas ir iespējams. Tas tiešām ir iespējams. Un varbūt Dievam vajag atvērt mūsu acis, ka kāds no mums jau brauc prom no Dieva vajag šī rītā. Jau ir uzkāps uz šī kuģa. Jau ir aizmaksājis ceļu naudu. Bet kungs Jēzus mums saka Jāņa evaņģēlijā 21. nodaļā 22. pantā, tu seko man. Tu kalpo man. 3. pāns, bet Jona, jāņem Bībele tuvāk.
Bet Jona cēlās, lai bēgtu no tā kunga vaiga, gribēdams nokļūt Tarsišā un nonāca līdz Jafai. Tur viņš atrada kuģi, kas taisījās ceļā uz Tarsišu, samaksāja braucamo naudu un iekāpa kuģī, kam bija viņš jāaizved uz Tarsišu, projām no tā kunga acīm. Jona bēg no Dieva vaiga. Un acīm redzot, Jona nebija pārāk labs teologs. Ja pārāk mācīts teoloģijā un aizmirst, ko pravietis Dāvids sacīja 139. psalmā. Un es uz brīdi gribu jums izlasīt, kas ir 139. psalmā. Tur ir rakstīts, no 5. panta, tu esi ap mani no visām pusēm, Dāvids runā par Dievu. Tu tur savu roku pār mani, šī atziņa man ir pārāk brīnišķīga un pārāk augsta. Es nevaru to saprast. 7. pantā viņš saka, kurp lai es aizēju no tavu gara, kurp lai es bēgu no tavu vaiga. Ja es kāpu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur man vadītu tavu roku un tavu labā roka mani turētu. Kurp lai es aizēju, Dāvids saka, no tava gara, un kurp lai es bēgu no tavu vaiga. Nav iespējams aizbēgt no Dieva vaiga, amen. Bet Jona bija izdomājis, ka viņš to izdarīs. Jo Jona bija domājis, ka ir iespēja aizmukt prom no Dieva. Iespējams, Jona teica, bet kungs, es cerēju, ka mana kalpošana būs tāda, kā Dāvidam, vai citiem praviešiem, vai Mozum. Bet, kungs, Jēzus, tas nav tas, ko es biju domājis. Tās ir šīs realitātes, reāli cilvēku dzīvē. Man nāk prātā Jēkaba vēstule, kur ir rakstīts, Elija bija cilvēks līdzīgs mums. Lai mēs pārāk neglorificējam Bībeles cilvēkus, ka viņiem bija izauguši spārni un viņi bija nolaidušies no debesīm mūsu vidū. Viņi piedzima tādi paši grēcinieki no cilvēciskas miesas, kurus Dievs savā žēlstībā apžēloja un darīja par jauniem radījumiem. Tas, ko mēs lasām šī situācijā, kur Jona cenšas aizmukt no Dieva vaiga, tad mēs lasām šīs Dieva realitātes, kas sākās no 1. līdz 4. nodaļai. Tas kungs lika pūst. 1,4. Tad 2,1 ir rakstīts, bet tas kungs sūtīs zīvi. 2,11 ir rakstīts, un tas kungs pavēlēja zivību. 4,4 ir rakstīts 4. nodaļā 4. pantā, bet tas kungs teica. 4,6 teica, bet Dievs tas kungs lika izaugt. 4,7 Dievs tas kungs pavēlēja tārpam. 4,8 Dievs lika pūst austrumu vējam. 4,9 tas kungs teica Jonam, un 4,10, bet tas kungs sacīja Jonam. Atcerieties apostulu Pēteru Mateja 14. nodaļā, kur Pēters šī vētrā redzot Jēzu nākam pa ūdens virsmu, pēkšņi izdomāja, ka arī viņš ies pretī mūsu kungam. Viņš gribēja nākt Jēzum pretī vētrā pa ūdens virsmu, bet notika, ka Pēters sāk slīgt, un mēs lasām, un tūdaļ roku izstieps Jēzus viņus atvēra. Tā ir tā pati Dieva roka. Tā pati Dieva roka, kas bija par pravieti Jonu ceļojumā uz Tarsišu un uz Nīnivu. Tā pati Jēzus roka, kas ir ar katru Dieva bērnu. Amen. Tā pati Dieva roka, kas velk mūs ārā, arī nepaklausīgos Dieva bērnus. Cik brīnišķīgi būt ceļojumā kopā ar to kungu. Amen. Kāpēc brīnišķīgi? Ka Dievs, kurš ir radītājs un pestītājs, tev neļauj darīt to, ko tu gribi, bet to, ko viņš grib. Jonas grāmata mums to māca. Nevis to, ko es vēlos, visu, ko es gribu. Bet ka Dievam ir savs plāns tavā kristiešu dzīvē, manā kristiešu dzīvē. Ka viņš panāks savas lietas. Man katru dienu jāatgādina sev vienu patiesību. Dievs ir dzīvo, nevis mirušo Dievs. Amen. Dievs, tu esi dzīvs. Tu esi dzīvs. Man nāk vienmēr, nevis vienmēr, bet man bieži vien nāk prātā šis pants, nedzird ne skaņas, bet to vēsts iziet līdz pasaules galam. 19. psalms.
Nav neskaņas. Mēs to neredzam, mēs varam iziet ārā un neredzēt uz debesīm mākoņos nav uzrakstīti Bībeles panti. Nav neskaņas, nedzirda vārdi, bet to vēsts par Dievu iziet līdz pasaules galiem. Mūsu Dieva atklāsme ir Bībele, kur Dievs mums sevi ir atklājis. Tas ir tas vārds, kas ir nācis pār mums, kā pār Jonas dienās. Un Dievam ir savs plāns tavā dzīvē. Un starp citu Bībelē ir rakstīts, ka Dieva grib ir, lai visi cilvēki nāktu pie glābjošas ticības un būtu izglābti ticībā uz Jēzus Kristu. Un tieši par to arī ir Jonas grāmata. Ja mēs sev gribam atgādināt, kas ir šīs grāmatas mērķis, tas ir atklāt mums, ka Dievs ir glābējs. Ka Dievs ir žēlsirdīgs glābējs grēciniekiem. Tā ir evaņģēliska grāmata. Ārkārtīgi evaņģēliska grāmata, kur mēs redzam, ka par spīti nepaklausīgam Dieva pravietim, kurš nemīl savus ienaidnieks, kā Jēzus teica, mīliet savus ienaidnieks, lūdziet par tiem, kas jūs vajā. Par spīti tam Dievs ir tas, kas dod ticību grēcinieku sirdī. Un Dievs tas, kas apžēlo grēcinieks, dod viņam glābšanu. Bet domāt šī kategorijā, likt mums aizdomāties, ka šis dzīves ceļojums, ka mēs esam kristieši zem Dieva rokas. Jums ir šis kopskats savai dzīvei. Es cenšos sev to nemitīgi atgādināt caur lietām, kas notiek manā dzīvē, lai es nepieķertos kādām mazām lietām, bet redzēt to kopskatu. Dievs, tu esi pār man dzīvi, par visām lietām. Tavā rokā stāv man likteņā, amen. Tas ir viens no pantiem, kas man skan vienmēr galvā, es arī jūs no psalmiem. Tavā rokā es nododu savu garu, tu esi man atpestījis, tu uzticīgais Dievs. Un tomēr Jona bēg no Dieva vaiga, kā mēs lasām šeit. Neiespējami aizbēgt no Dieva. Bībelē saka, pat nāvē to nevar izdarīt. Pat nāvē to nevar izdarīt. 139. psalmā Dāvids saka, ja es nokāptu Ellē, arī tu tur būtu. Dievs ir valdnieks arī par Elli, amen, nevis Sātans. Tā ir Dieva Elle, nevis Sātana. Tā ir vieta, ko Dievs ir sataisījis Sātanam un viņa eņģeļiem, bet cilvēks pēc grēkā krišanas, pēc Ādama un Ievas grēkā krišanas tur dodās savu grēku dēļ, bet Dievs glābi. Savā žēlastībā grēcinieks visos laikos, arī Jonas laikā, kā viņš glābi šos te pagānus, kur vidū Jona nonāk. Šobrīd viņš vēl ir uz kuģa. Mēs lasām šo situāciju, ka viņš mūk, šī pirmā nodaļa viņš nodomāja smukt no Dieva vaiga projām. Viņš izdomā, ka viņš to izdarīs. Ka viņa gadījumā Dievs ir izdarījis izņēmumu, kā bieži vien mēs domājam. Dievs manā gadījumā izdarīs izņēmumu. Dievs jau man nepārmācīs manā gadījumā. Bet tas, ko mums Bībele parāda šī Jonas grāmatā, ka Dievs ļauj mums to pamēģināt izdarīt. Amen? Viņš ļauj. Dievs nenoliek mums priekšā betonu sienu un saka, nē, tu tur neiesi. Viņš ļauj mums iet pēc savu prātu. Es tikko minēju šo te pantu. Daudz nodomu vīru sirdī, bet tas kungs pašķir viņu ceļu. Amen? Ja mēs paši izdomājam, kā mēs rīkosimies. Jona samaksāja braucamo naudu, mēs lasām. Un iekāpa kuģī, kam bija viņš jāaizved uz Tarsišu projām no tā kunga acīm. Konkrēts plāns, ir konkrēts kuģis, un Jona atrod savu, kā to sauc, ceļojumu. Kādreiz bija, 90. gados bija tie ceļojumi, tāds bija tie kruīzes ceļojumi, kurus tu varēji nopirkt, kur viss bija izdomāts mūsu vietā. Tagad tā vairs nav. Tagad cilvēki paši meklē, kur palikt, kā aizlidot. Bet agrāk bija tie ceļojuma aģentūras, kur viņš bija saprats, izplānojis, uz kurien viņš brauks. Viņš brauks nevis uz austrumiem, tur, kur ir Niniva. Viņš paskatījās pretēji pilnīgi. Es braukšu tieši uz, tas ir tas teiciens, uz kurien tu ies, tev pa labi, nu tad man pa kreisi. Vai ja tev pa kreisi, tad man pa labi. Ziniet to teicienu. Kur tev jāiet? Tu uz turien, nu tad man uz turien. Tas bija tieši tā Jonas attieksme. Dievs teica, ej uz turien, un Jonas spried, tad es iešu pa kreisi. Ja mēs ejam pa kreisi, tad iziet greizi, ir tāds teiciens. Un tas ir Jonas gadījums, viņš samaksā braucamo naudu. Vēl viena lieta no šīs grāmatas. Jona izdarīja milzīgu kļūdu. Lai šodien braucot uz sapulci, brālis Raimons man teica, ka viņš bija šodien pārlasījis kādu Spurgeona pārdomas par Jonas pirmo nodaļu. Viena lieta, es pilnīgi piekrītu brālim Spurgeonam, Jona pazaudēja daudz laika mūkot no Dieva. Amen? Un mēs pazaudējam. Bet vēl viena lieta, ko viņš šeit pazaudē. Jona pazaudēja savu naudu. Kristiešiem jau tā parasti nav daudz naudas. Amen? Tā ir?
Amen. Bet to es gribu no jums, ka jūs dzīvojat līdzi. Mums jau tā nav daudz naudas. Un Jānis pazaudēja vēl savu naudu. Praviešiem jau tā nav daudz naudas. Viņš jau samaksā šo ceļu naudu. Vismaz man prieks ilasīt, ka viņš tevis ielīd klusiņām kuģī, kaut kur noslēpās aiz mucām. Kā arī bieži vien cilvēki grib pa kluso kaut kur, pa zaķes. Viņš maz godīgs aizmaksāja savu braucumu naudu. Bet jau neaizbrauc uz Tarsišu. Viņš neizmanto šo ceļojumu. Viņš zaudēja savu naudu, mokot prom no Dieva. Un tāpat kļūda tiek pieļaut kristiešu dzīvēs, darot pēc savu prātā. Amen. Dievs ļauj mums pazaudēt mūsu naudu. Jūs saprotat, par ko es runāju? Es saprotu. Es esmu pazaudējis daudz naudas savas muļķības pēc. Es to zinu. Man ir šāda sāpīga pieredze. Un tas ir tas, ko es gribu, ka mēs redzam šīs praktiskās lietas, nepaiet viņām garām, tāpēc saku, mēs nevaram aptvert pirmo nodaļu, pēc, ka viņas ir jāierauga. Varbūt kāds tieši no mums ir šobrīd šī situācijā nonācis. Un te mēs lasām, ka šī sāpīgā pieredze ir, bet Dievs lika, mēs lasām šī grāmatā tālāk, bet Dievs sūtīja un Dievs lika. Tā ir brīnišķīga atziņa. Kā Dāvids saka 139. psalmā, šī atziņa man ir pārāk liela, es to nespēju saprast. Jānis centās, vēl viena lieta, ko viņš centās izdarīt, viņš centās aizmirst ticību uz Dievu. Vēl viena realitāte mūsu dzīvē. Viņš centās izslēgt ticību uz Dievu savā prātā un domāja, ka tas izdosies. Mēs varam teikt, viņš gribēja padzīvot bez Dievu kādu laiku savā dzīvē. Sev. Vismaz kādu laiku. Nu, vai tā nav patiesība? Ka mēs Jēzus Kristus ticīgie, tie, kas esam Kristu Jēzu, it kā pazaudējam savu ticību uz Dievu ikreiz, kad mēs mūkam no Dieva vaiga. Un tā ir realitāte. Tā ir tā lieta, ko es pagājušajā svētdienas sadraudzībā minēju, ka ir šī glābjošā ticība un šī svētapšanas ticība. Nevis, ka mēs pazaudējam glābšanu un ticību Kristus upurim un viņa asins nopelnām, bet ka mēs pazaudējam ticību savā svētapšanā uz Dievu. Mūkot no viņa vajag izliekoties, ka mēs nedzirdām, ko Bībele saka. Un Bībele mums saka, ka ej uz lielo pilsētu Ninivu. 1.4. mēs lasām, tad tas kungs lika pūst uz jūras lielām vējām un drīz sacēlās vētra un visiem likās, ka kuģis grims. Situācija kļūst dramatiski slikta, mēs lasām šeit. Un lietas lietas palika ļoti dramatisks un sāk krasi mainīties. Un iecerētais Jonas scenārijs sāk izgāzties. Es runāju par mūsu dzīvi šī gadījumā. Jona jau ir savu dzīvi nodzīvojis virs zemes, bet mēs vēl neesam. Kad mēs mūkam no Dieva vaigas, situācija var kļūt ļoti dramatiski un mūsu plāns un iecerētais scenārijs sāk izgāzties. Un tad mēs lasām par ka šie Jonas kuģa jaunie biedri, jeb draugi, ar kuriem viņš bija sadraudzējies iespējams, jo viņš jau bija daudz, ko viņiem izstāstījis saskaņā ar pirmo nodaļu. Viņš jau bija atklājis viņiem savu sirdi, kā mēs varam teikt. Šie jaunie Jonas dzīves biedri jau, šie pagāni, jau ir viņa jaunie draugi. Ko jau viņš dodās uz Tarsišu un iespējams pārno jau kādas nākotnes plānus. Es zinu, ka es to neizlasu šī nodaļā, bet kādreiz mums ir jāizlasa starp rindām, lai savienot kādus punktus, kas šeit notiek. Jo bieži vien mums ir ļoti ātrs pārskats, Dievs dod tikai nelielu ieskatu, kas tur notiek, bet mums ir jāierauga šīs paralēlās lietas, kas tur notiek. Un mēs lasām, kur uz šī kuģa šie jaunie Jonas biedri sāk krist panikā. Kāpēc? Jo nāvi ir tuvu. Panika nāk tur, kur ir nāves tuvums, šausmīga panika. Neticīgiem cilvēkiem vienmēr ir panika un nāves bailes. Un ja tu neesi Kristu Jēzu šī rītā, tā diena, kad pienāks tev, būs šausmas. Bībele to pasaka. Tāpēc Kristus nāca, lai glābtu grēcinieks, lai mums būtu droša pārliecība. Tanī dienā, ka mums ir droši klins, kur pastāvēt pēc nāves. Šeit mēs redzam, kas notiek ar neticīgiem cilvēkiem bez Kristus, kad nāve ir tuvu. Viņus paņem panika. Viņi krit. Un tiešām tā bija reāla situācija nomirt.
Šis patīkamais ceļojums, šis kruīzs uz Tarsišu pārvietās par kuģa katastrofu, par bojājēju. Mēs lasām, ka liela vētra, un liela vētra nozīmē liela vētra. Tas nav tikai nedaudz kuģis sāk šūpoties. Liela vētra tāda, ka kuģis grakšķ un brakšķ, un tādā laikā tie bija savādāk, tie bija koka kuģi. Viņi draudēja sašķīst vienkārši no jūras viļņiem. Dievs sūtīja lielu vētru, mēs lasām, Dievs sūta tik lielu vētru, lai mēs tai nespētu pretoties savā dzīvē. Tik lielu vētru. Lai mēs nekādi nespētu pretoties vai to ietekmēt. Un tie var būt arī kādi bezdievīgi cilvēki mūsu dzīves situācijā vai jebkas cits, ko Dievs pieļauj. Nav obligāti mums jāturas uz kuģi fiziski. Tās var būt lietas mūsu dzīvē, kad mēs mūkam no Dieva vaiga, kur Dievs sūta mums pretīm kā liela vētra, kā liels problēmas, kas liek mums atkal ko darīt. Kad mēs esam izdomājuši, ka mēs uzgriezīsim Dievam muguru. Dievs liek situācijas, kurās viņš liek mums pagriezt mūsu vaigu pret viņu. Tas ir brīnišķīgi. Tās ir lietas, kuras es gribu, ka mēs ieraugam šī grāmatā, ka mēs atkal sākam meklēt Dieva vaigu. Dievs pēkšņi mūsos atkal rada ticību viņam. Amen? Pēkšņi mūsos ir tāda ticība uz Dievu, kur mums vakar pēkšņi nebija. Tā realitāte atkal, lai mēs nedomātu, ka mēs esam ārkārtīgi svēti un taisni Dievu priekšā. Man vajag šo reālo kristiešu dzīvi, un jums arī. Mums vajag šo Bībeles realitāti, kāda tad mēs esam. Un 1.5 mēs esam, kur ļaudis pārņem lielas izbēles, un viņi kliedza. Jūs varat iedomāties, kas tur notiek? Es neesmu bijis, es nezinu. Es esmu redzējis kādas un dzirdējis kādas liecības, kur cilvēki ir bijuši uz kuģu bojājiem vai uz lidmašīnas katastrofām. Kas tur darās, tā ir, kāds var teikt, ēle zemes virsū. Mēs lasām, ka viņi kliedz, piesaugdām katrs savu dievu un samet visu, kas bija uz kuģa jūrā, lai atvieglo kravas svaru. Un te mēs redzam, ka viena nepaklausīga Dievu pravieša Jonas dēļ. Neviena Jona pazaudēja savu laiku un iztērēja savu naudu, bet kuģa ļaudis zaudēja visu savu iedzīvu, visu savu biznesu. Tas mums parāda, ka mūsu nepaklausīgi, kā Dieva bērniem Dievam var ietekmēt cilvēks, kas ir mūsu dzīvē. Kas ietekmē cilvēks, kā mēs redzam, Jonas dēļ viņi to zaudēja. Šī kristieša nepaklausība reāli ietekmē arī citus cilvēkus, kur ir blakām mums. Kur ir iesaistīti kristiešu dzīvēs. Un tā ir lieta, par ko es šovasar domāju. Kāpēc es nonācu līdz šī grāmatai? Es domāju, un es sāku apzināties, ka manas mazticības, nolaidības dēļ, manas nepaklausības dēļ cieši cilvēki, kas man ir blakām. Amen. Amen. Jūs to esat pamanījuši kādreiz savā kristieši? Vai jums ir šīs pārdomas bijušas līdzīgas jebkad? Bieži vien cieši mūsu ģimenes locekļi, jo Dievs vēlās mūs pārmācīt caur to. Un arī tur mums jāsaka ir amen. Tas nav tikai starp Dievu un starp mani. Mēs to nevaram teikt. Jonas gadījumā tā nav, ka tas ir tikai starp mani un starp Dievu. Nejaucieties tur iekšā. Viņi ir tur iejaukti iekšā. Viņiem draud reāli nāve. Ka daudz viņiem domāja, ka šitais pravietis nebūtu uzkāps uz mūsu kuģi. Kuģi ļaudis sākumā nesaprata, kāpēc tas viņiem notiek. Viņi nesaprata, kāpēc viņiem tas ir jāpiedzīvo. Ne jau vienmēr tas tā notiek, ka bezdievīgu, neticīgi cilvēki cieši tikai kristiešu dēļ, bet bieži vien tā notiek, kā mēs lasām šajā grāmatā. Un kur ir Jona šajā vētras brīdī, kad šie pagāni, kas atrodas uz kuģa, viņi bļauj un piesauc katrs savu dievu. Mēs lasām 5. pantā, Jona bija nokāpis apakšējā dziļākā kuģa telpās, kur nolicies un gulēja dziļā miegā. Vēl labāk. Vispār liekas, vainīgais ir nolīdis kaut kur un guļ. Tam, kuram ir jānes atbildība. Manā bērnībā bija tāds teiciens, kas guļ, tas negrēko. Tas nestrādā pareizi, amen. Tas nav bībeliski. Cilvēks, kurš ir grēkojis pret Dievu, grēko arī tad, kad viņš guļ. Viņš tās atbildība arī tad, kad viņš guļ. Kāda mācītāja saka, ka Jona laikam bija aiz bēdām
pārāk sabēdājies un aizmidzis. Kā mēs lasām kaut ko līdzīgu par apustuļu miegu, kad Jēzus viņiem īsi pirms savām krustciešanām lūdzu palikt nomodā, viņi aiz bēdām bija aizmiguši. Mēs varam tik izdarīt savus minējumus, ka pēc Jona, cik saldi gulēja, dziļā miegā ir rakstīts. 6. pantā tad pie viņa piegāja kuģa kapteinis un sacīja, kā tu vari tik cieši gulēt? Celies un piesauc savu Dievu. Varbūt šis Dievs atcerēsies mūs, lai mēs neaizējām bojā. Un te mēs varam domāt, vai nav tā, ka mūsu kristiešu dzīvē Dievs lietot cilvēkus pat neticīgus mums blakām, lai vērstu mūs skatu atkal uz Dievu. Kad mēs saprotam, jā, patiešām man vajadzēja lūgt Dievu šajā situācijā. Mēs taču esam kristietis. Es esmu tas, kas pazīst Dievu. Man taču vajadzēja kaut ko teikt savā kolektīvā. Es taču esmu kristietis. Bet mēs tik bieži tādā situācijā, kur ir vajadzīga Dieva patiesība, kur ir vajadzīga kristiešu lūgšana, mēs guļam. Tieši tādā brīdī, kad cilvēkiem vajag droši klinti, kur patvērties, mēs klusējam. Kādam mums ir jāmodina augšā. Un manā dzīvē tā tas ir bijis, ka Dievs ir sūtījis manu sievu, mans bērns, un ir teikuši, vai tu esi lūdzis par šo lietu? Nē, es neesmu. Vainīgs. Amen? Vainīgs. Dievam vajag atsūtīt kādu, kurš man norāda, tu taču esi Dieva bērns, tu esi Dieva vīrs, kāpēc tu nelūdzi? Tev nav nekas, ko teikt. Es zinu, ka mums ir bijuši viesošanās pie Daigas vecākiem, kad Daigu Dievs ir tik bieži lietojis, viņš teica, Werner, vai tu mums varētu kaut ko no Bībeles nolasīt? Vai? Tiešām. Kā es to neiedomāju? Vainīgs. Jūs ne? Es esmu. Es to zinu. Un es pateicos Dievam, ka viņš lieto šos cilvēkus, lai mums atgriezt ticību uz Dievu. 7. pantā, kuģi ļaudis teica cits uz citu, ja mēs lasām, sanāciet, medīsim kauliņus, lai uzzinātu, kura dēļ mums klājās tik ļauni. Un kauliņus metot vainu krīt uz jaunu. Tad tiešām tur klājās tik ļauni. Ziniet, kāda panika ir cilvēkiem, kur saprot, ka nāvi tuvu. Tur vairs nav joki. Es pat brīnos, kā viņi Jonu nesarāva vienkārši gabalos. Es dusmām. Šī pagānisma reliģija ir šī pagānismā. Šie cilvēki bija pagāni, kā mēs lasām uz šī kuģa. Viņi neko nezināja par Jehovu, par dzīvo Dievu. Viņiem bija savi dievi, kuru viņi piesauc. Šī pagānisma reliģijā ir doma, ja kaut kāds vērts notiek, kāds ir aizvainojis savu Dievu. Tā ir šī domāšana. Kaut kāds no šiem cilvēkiem ir aizvainojis kādu no saviem dieviem. Diezgan mākslīgs veids un diezgan primitīvs. Un tad mēs redzam šo te kauliņu mešanu, kas arī ir mākslīgs veids, kā noskaidrot apstākļus, mistisks veids. Bet Dievs savā tārdzību arī lieto šos kauliņus. Šiem kauliņiem Dievs liek krist, kad vaina pagriežās uz kristieti. Mēs varētu teikt. Jo uz vienīgo kristieti, kurš ir kompānijā. Vainīgais ir kristietis. Bībele saka, ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca. Amen. Caur asarām. Līdz pat asarām. Un kuģi cilvēki vērsās pie Jona tiešā veidā. Mēs teikt, šī Jonas konfrontācija, kad pret mums pagriežās, ko tu esi izdarījis? Ziniet, man vienmēr liekas, ir īstais brīdis laikam teikt savu liecību, vai labāk turēt muciet. Nav tā labākais veids, kā sākt evanģelizēt pagānus, vai ne? Kad atklājas mūsu nepaklausīgi Dievam. Atcerieties apstuļu darbu 5. nodaļu, kur apstulis Pēters jautāja Saferai, kas bija Ananijas sieva, saka man, vai jūs šo tīrumu par tādu maksu esat pārdevuši? Taisni sejā. Jonam, viņi vēršās tieši tāpatās. Safiras gadījumā un Ananijas gadījumā viņi meloja tam kungam. Teica, nē. Viņi teica, jā, par tādu maksu. Un es pateicos Dievam Jonas grāmatā, kad Jona ir tomēr Dieva pravietis, kas saka, jā, manas vainas dēļ. Ka viņš tomēr nelocījās kā zuds uz pannas un neteica, un kaut ko sameloja. Viņš pateica, jā.
Viņa jautā 8. pantā, tad viņa teica Jonam, saki mums, kāpēc mums ir uzbrukuši šī nelaime, kāda ir tava nodarbošanās un no kurienes tu nāc, no kuras zemes un tautas tu esi. Kā jau es teicu, tā nav labākā iespējams kristiešu liecība pagānu vidū. Liekas, ka nekāda efektīga evanģelizācija tur nesanāks vairāk. Es vēl gribētu jums tikai liecināt par Jēzu Kristu. Liekas, cik muļķīgs veids, kā tagad sāk tēlot Dievu ticību. Bet tomēr mēs lasām 9. pantā, bet tomēr tad Jona tiem atbildēja. Neskatoties uz visiem šiem apstākļiem, kur bieži vien mums liktos, ka nav tas īstais veids, lai sludinātu Jēzus Kristus evaņģēliju, tad Bībele mums saka, šodien ir labākais laiks, tagad ir pestīšanas diena. Labi, tik tālu tu biji nepaklausīgs, tik tālu tu muki no Dieva, bet tagad tev ir iespēja. Un Jona dara pareizi. Viņš nes liecību, un arī mums, neskatoties uz jebko, ir jānes mūsu ticības liecība par dzīvo Dievu. Jona tiem atbildēs, esmu ebrejs un bīstos to kungu Jehovu. Mēs varam teikt, zem šī vārda tas kungs ir Jehova. Viņš saka, es bīstos to kungu debesu Dievu, kas radīs jūru un sauszemi. Un šī Jonas liecība pagāniem ir tieši tā, kas viņiem ir vajadzīga šī vētrā, šī jūras vidū. Dievs ir šīs jūras radītājs. Jona dod liecību par Dievu, kurš kontrolē šo lielo vētru jūrā. Tas bija laikam pareizākais veids, kā liecināt par mūsu radītāju. Un šeit mēs redzam šo praviešu Jonu liecību sludinot pagāniem Jehovu, dzīvo Dievu. Un Dievs savā visvarenībā veido šos apstākļus, kuros mēs sākam beidzot liecināt. Un beidzot sludināt par kungu Jēzu Kristu cilvēkiem. Viņš noliek šos apstākļus. Efeziešu vēstulē 2. nodaļā ir rakstīts, jo mēs, apostols Pāvils saka to uz kristiešiem, viņš saka, jo mēs esam Dieva darbs. Amen. Domājiet par Jonas situāciju. Jo mēs esam Dieva darbs. Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas. Dievs jau bija iepriekš sagatavojis, kā rakstīts, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tas ir Dieva darbs. Ka Jona sāk runāt ar šiem pazudušiem grēciniekiem šīs vētras vidū, šī kuģa. Un tas, ko mēs redzam pirmā situācija, kur Jona atver beidzot savu mutu un sludina šiem cilvēkiem. Un Dievs savā žēlastībā glāb grēciniekus caur Jonas sludināšanu. Tāpēc arī kungs Jēzus saka mums Jāņa evaņģēlijā 15. nodaļā, ne jūs man esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un nolicis, lai jūs ejat un nesat augļus. Kā Dievu žēlastību lietojot nepaklausīgu pravieti Jonu, šo nepaklausīgo Dievu pravieti, lai lietotu pie šiem pagāniem, kur nepazina uz kuģa Dievu. Lai lietot viņš šo te pagānu vidū, sludinot viņiem Dieva evaņģēliju. Un tālāk mēs šī 1. nodaļā tālāk redzēsim, kā dziedot šo te Jonas liecību šajos cilvēkos, šis dziedētais vārds savienojās ar ticību un dievbību. Kungs Jēzus ir grēcinieku pestītājs pat vētras vidū. Amen. Ka Jēzus glāb pazudušus grēciniekus. Un beigās es sapratu, ka es gribu izlasīt jums, nobeidzot šo visu no 107. psalma, kur man tik ļoti pēkšņi likās šie vārdi tik tuvu šai situācijai, par ko mēs šeit lasām. 107. psalmā ir rakstīts, tie, kas ar kuģiem brauc pa jūru un veic lielos ūdeņos savus darījumus. Tie redzēja tā kunga darbus un viņa brīnums jūras vidū un dziļumos. Pēc Dieva pavēles sacēlās vētra, kas bangoja jūras viļņus. Tie pacēlās augšu pret debesīm un nogrim atkal dzelmē, tā ka viņa dvēseli trīcēja izmisumā un bailēs. Tie viņus mētāja un svaidīja kā dzēruma pilns. Visa viņa gudrība bija galā. Tad viņi piesauc to kungu savās bēdās, un viņš izglāba viņus no viņu bailēm. Dievs apklusināja vētru, ka norim viļņi. Viņi priecājās, ka iestājas klusums, un Dievs ieved viņus iecerētajā ostā. Viņi lai pateic tam kungam par viņu žēlastību un par viņu brīnumu darbiem.
Amen. Kristus mums ir atstājis savu lielo pavēli iet sludināt grēciniekiem viņa pestīšanu. Un lai tas kungs mums ir žēlīgs un mums palīdz šī ceļā. Amen. Amen. Lūksim Dievu.